Beidzami, pazuda 10 miljonu cilvēku. Kas notika viņiem? Tik daudz. Jānis būšu nākamais. Jānis būšu nākamais. Beidz čīkstēt, viss būs labi. Cerams, mēs nepazudīsim. Tad jācer. Pagā, es zinu, kur pazuda tie cilvēki un kurš paņēma. Tā jau zināji, sīkie. To visiem liec pazust kopā ar robotkāju, kas visus pārvēršam pa monstriem. Tieši tā! Un es viņus arī pārvērtīšu pa maniem jauniem briesmojiem kā FNAF! Fredijs, Foksijs, Bonis un Čika. Redzi, viņa cupcake, ko izgādāsim uzbruk. Tu esi briesmonis! Jā, es esmu briesmonis. Tieši tā, ka man skolā uzbruka, visu laiku sita mani, apsmēja, un tagad jūs smiesos, kā jūs pārvēršaties pa maniem jauniem izgudrojumiem. Un es uzveikšu visus manus pretiniekus, un arī manus vecos janaidniekus. Tevi kāds kaut kad apturēs. Diez vai! Esmu tik neapturams, ka neviens man nevar stāvēt ceļā! Kas noticis? Kāpēc esmu miris? Galvenais varone. Tu neesi miris, jo, laiks tā ir patiesība. Šī ir visu šo laiku bija video spēle. Un, kad tu nomirsti, protams, tu nekad esi nomiris, tu pārvērties šitie pasaulē. Tu aizpildi mani visi 5 vai 6 minigames, protams, tādas spēles jaudras, lai teiktu apakaļ īstie pasaulē. Un, protams, video spēle pasaulē. Paga, tas nozīmē, ka man visu šo laiku kontrolē kāds gameris? Tieši tā. Vai es varu kaut kā izdarīt tā, lai es pats varētu kustēties? Vienīgais ir savu spēli, bet tu to nekad neizdarīsi, jo tevi kontrolē kāds gameris. Paga, tas nozīmē, ja tas gameris kļūdīsies, es nomiršu pa īstam? Jā. Labi, ķersimies pie lietas. Šī ir pirmā minigame izdzīvošana. Tev jāizdzīvo tieši tas viens mans labs draugs, Slepkava. Viņš ir ļoti nāvējošs un elektrības spēcīgs. Tādēļ uzmanies. Kā es varu uzmanīties, ja mani kontrolē kāds inkaļa? Nezinu, bet tavs gamer bērns varbūt uzvarēs. Paļaujies uz viņu. Sākas pēc 3, 2, 1, laiks sāpēm. Tu dzirdēji viņu? Labi, es dabūju pēdējo ziņu, ka mans brālis ir rezistē. Labi, sāksim meklēt. Paga, kas tev pa skaņu? Man būtu jauns pavēles iznīcināt to cilvēku, kas tikko paņēma ieroci. Savādi tie roboti atdzīvojās. Beidzot, tu pamodies, man tev ir dārbiņš. Tev vienkārši, mēs aiziesim pie Dženijas, viņa iedos tavu upgrade, un tev jādodas tieši pie fermas un jābūt viena lieta man. Man tev tērps labāks par labas tērpu. Protams, labas tērpu vilkt tas ir galvenais cilvēks, bet šis tērps ir labāks. Šis ir tāds pats izstāsts, bet tas ir var aizsargāties no visādām lodēm un visādiem spiedzekļiem, tādēļ šis būs tev noderīgs. Man ir jautājums, vai tu zini par kaut ko par tieši tā galvenais pazušanu? Ja tu zini, es tev varētu palīdzēt, jo es gribu zināt, kurš atrod, ja tu kaut ko par to zini. Es tev palīdzēšu to lietu dabūt. Jā, es zinu. Tad tev jādabū kaut kāds īpaša lietiņas. Tu, protams, neesmu redzējis, bet esmu dzirdējis, ka man to vajag, lai pabeigtu manus prototipus. Tad es uz turienu un dabūju tieši to sarkano kristālu. Vēlu veiksmi. Re, es dabūju. Un tas ir tik vienkārši. Kāpēc viņš grib tikai, lai es nāku? Nemaz viņš savādi. Tādēļ es lācu. Tu nevari no manas aizbēgt, cilvēks. Uzsprāga,
Vajag iedot, ka man neuzsācies. Kas te notiek? Lai man vajag tas stulbais robots. Džek, tu esi Hunters? Jā, un viņš ir manā kontrolē. Tagad es viņu kontrolēšu, un es drīz kontrolēšu visu pasauli. Jā, un drīz kontrolēšu visu savu tumsu. Viņš man robotkāji palīdzēja upgradeot savu tumsu. Tagad es varu jebkuru kontrolēt. Un es drīz kontrolēšu arī visu pasauli. Mēs visi trīs apvienosimies un mēs uzveiksim visus. Protams, ne Džekus, jo viņu kontrolē. Mēs abi apvienojam spēkus, un tad viņu var kontrolēt tagad. Un neviens tagad mūs neapturēs. Tumsa, tu vari aizskavēt to meiteni vienkārši savā dimensijā. Jo es gribu savu plānu īstenot. Ar lielāko prieku! Un arī mēs tieši paņēmām tavu dimantu, kad tu neskatījies. Reiz tas robots paņēma. Tādēļ aptur viņu. Mēs varam tagad īstenot savu plānu. Kas notika? Kas notika? Tu esi manā pasaulē tagad. Tagad tu redzēsi manu slepeno formu, lai tevi izdīcinātu. Pēc, kamēr tu vari. Man jābāg. Tieši tā, pēc, kamēr tev nevari. Ko tu man izdarīji? Es tagad esmu neglīts. Tu visu man ādu noņēmi. Es tev sēdēšu. Man ir beigas! Rekur mans brālis, kur tu biji? Pirmkārt, es biju nomiris, un es tiku kaut kādā game over, kaut kādā istabā, kur man bija jāizpildi visas 6 minigames kaut kā tā, un lai tiktu atpakaļ. Ko? Te taču ir īstā dzīve. Nē, nav. Tā ir visa videospēle, visu šo laiku. Es to arī brīnījos, jo pateicu tas balsī, jo viņš domāja, laikam, ka neizdzīvošu, jo nevarēšu mums izstāstīt, bet jums beidzot izstāst. Un mums jāteikt no šīs videospēles beidzot ārā, lai veidot varētu satikt viso pasauli. Jo mēs pat aizmirstām savus vārdus. Viņi uzlika mums virtuālus vārdus, mums vajag tik tādai apakaļ, jo lai visu atcerētos. Un starp citu tevi kontrolē kāds gameris, protams, man arī. Ak, mans dievs, tu daudz uzzināji. Nu jā, ja es nebūtu nomiris, es to neuzzinātu. Un starp citu dodamies uz turieni, kur viņi plānos redzēja, kur viņi dodas ejam. Un arī viņš tieši mans komandas biedrs gada tevi tur. Labi, beidzot mums prototīpi gatavi. Mēs beidzot varēsim sākt uzbrukt visiem un visus pārvedīsim pa mūsu jaunajām lelēm ar tumsas spējām. Vispār, kur ir tumsa? Viņš ir miris! Necami! Jūs visu sabojājat! Jūs pirmkārt uzveicāt, piemēram, visus mūsu lielākos ļaundarus, tagad tumsu. Un tagad mums vajadzēs lielākus ieročus izmantot. Čau! Es esmu skripters. Es esmu veidotājs no šitās spēles, bet viņš man palīdz visu skriptot. Protams, neskriptot, bet viņš man uztaisīja šito vairāk grafikus un ļaundarus. Viņš pats izdomā ļaundarus. Viņš ir mans palīgs šajā spēlē. Un tie, kas nezināja, protams, jūs nevarat visu apturēt. Jūs nevarat savas pat spēli. Mēs esam labāki par jums. Jūs pat nevarēsiet man apturēt, jo man ir skripti.
Man ir komandas, un jums nekā nav. Nav tiesa. Mums ir viens otrs. Mēs visi kopā varam sastrādāties un uzveikt tevi. Beidzot, un savu spēle tiktu beidzot ārā no šī murga. Tu domā, ka viss tik vienkārši? Nē, jūs nevarat mani uzveikt. Jo man ir skripti, taču jūs jau zināt, kad dzēs kāds uzbruks, es skriptošu, lai viņš varētu aizmirst visu, jo, protams, spēle nevēlas salauzt. Un lai tu būtu atpakaļ. Vienkārši tu būtu sapnī, lai tu no rīta uzreiz pamodies būtu no sākuma visa spēle. Atkal un atkal. Es jau esmu izdarījis kādas 9000 reizes. Vai jūs šoreiz varēsiet man apturēt? Varēsim, tu skriptēr. Labi, Tad es tagad spavnoju, un jūs te tiekat galā. Vajag slapenajām paņēmienām. Tu esi miris. Tu domā, ka varēsi man apturēt ar tikai to kociņu. Tu esi pārāk vāja. Laiks tev galam. Piebeidz! Čuprēs manas dēļ. Labi, piebeidzām, mēs varam tagad doties tālāk. Jūs nevarat mūs apturēt tik viegli. Varam gan. Ar vēl citiem sliktajiem. FNAF! Jorg! Foksīs! Mēs zaudēsim! Hei, ko dari? Tu domā, ka tas tik vienkārši? Stāvi! Es likšu, lai tu iepūti pats sev. Ar komandas, protams. Ne tik tuvu. Es esmu dzīvs. Nē, tagad esmu miris. Tagad tu esi miris. Es vairs nejūtu. Jo man ir dūri sejā. Pag esmu dzīvs, pag. Es tikko dabūju tos komēnus, ko dabūju tikai taļu uzveicīju. Tas labi. Tagad es esmu lietotājs. Izmantoju komandu, visi miruši. Tu izglābi mūs. Kā tu tagad esi apakaļ? Jo tums mūs nekontrolē. Viņu nogalināja. Komanda atdzīvina mani, lai nārstēmēt sāpes. Komanda tiekam ārā no šīs spēles. Kas tur notika? Es neatceros, protams, šo vietu, bet es zinu, ka šitā nevajag izskatīties. Tieši tā. Zombiji, liekas parādīt viņiem, kura ir viņa vieta. Mūsu bandā jūs būsiet viens no mums.